Mums bieži vien šķiet, ka citiem sanāk labāk, citiem veicās, viņiem vieglāk sanāk piesaistīt auditoriju, sekotājus. Vispār, vai viņi ir pareizā vietā, pareizā laikā, bet mums nesanāk. Tā bieži notiek. Bet lieta tāda, ka mēs neredzam to transformāciju, to ceļu, kuru ir gājis tas cilvēks, kuram tev šķiet viss ir tik perfekti. Mēs katrs, lai nonāktu uz kaut kādu punktu, izejam cauri tam posmam, kur mēs pārprogrammējam sevi. Vienkāršiem vārdiem cīnamies ar sevi. Nekas nevienam nenokrīt tāpat. Redz, kā ir, lai nonāktu kaut kur, ir jāiet. Tik vienkārši. Un tad, kad tu redzi kādu cilvēku, kādu fotogrāfu, kuram, piemēram, ir sanācis, vai kurai tur ir baigi populāra vai veiksmīga tavuprāt, viņa arī kādreiz ir bijusi tur, kur esi tu. Viņa arī kādreiz ir domājusi, ka tur augšā, tur tā kā citas varbūt ir neiespējami. Bet atšķirība tāda, kad viņa ir noticējusi sev un vienkārši gāja. Zini kā, lai kaut ko sasniegtu, tev noteikti jābūt citādākai nekā tu esi tagad. Tev jāmainās. Tas nozīmē, ka jāmainās tavai domāšanai, jāmainās tam, kā tu redzi, kā tu rīkojies, kā tu dari, un tas ir ceļš. Tāpēc mans ieteikums nevis brīnies vai apskaut tos, kam ir sanācis, kam ir labāk, bet apzinies, ka tu iespējams no viņiem arī kaut ko vari mācīties. Padomā, ko tu vari mācīties no tās fotogrāfes vai no tās slavenības, personības, autoritātes, kurai tu seko, kura tev patīk. Varbūt kaut kādu uzvedības modeli. Varbūt tu vari paskatīties, ko viņa dara. Varbūt tu vari pavērot, kā viņa komunicē. Paskaties, ko tu vari jau tagad mainīt savā ikdienā, savā uzvedībā, lai solīts pa solīti mainītos, mainīsies tu, un arī pie tevis atnāks tas, ko tu ļoti alksti. Tā veiksme, tās iespējas, tie sekotāji, tie klienti, tā nauda, vai ko tu tur vēlies. Zini, ka tas ir ceļš, un tu arī vari iet savu ceļu. Galvenais nevis apstājies, apskaud un brīnies, bet ej un dari, un tev sanāks.